Jā, tātad labdien! Vēl joprojām Andris. Mazliet, ne mazliet, bet maz, daudz un ļoti daudz par S-Pro sēmmašīnām. Kā tādām neliels apskats, kas ir kas. Tātad, labi, šitā neņemam vērā, šitais mums mobilais traktora imitācija, bet nu jā, 4-metrīgā sēmmašīna. Uz doto brīdi ar divām dozatoru spolītēm. Šajā gadījumā RC. Tas nozīmē, ka ar divām dozatoru spolēm, jā, kad paredzēt gan reizē minerālu mēslu iestrādējumu sēklai vai divām dažādām sēklām, miksli taisīt un tā tālāk. Konkrētā mums 4 metri. Protams, iespējams ir 6 metri, 8 metri un tā tālāk. Tad nelielā ekskursija. Sāksim, teiksim, ar pašu priekšpuses pieķēšanās vietu. Pieķēšanās sakabe uz uzkaras rokām. Tātad gaisa bremzes. Standartā šeit mums ir spiedienu, mēs redzam no kabīnes, kāds ir iestādīts kopēšanai, amortizācijai un visai kopējai hidraulikai. Tātad ir divi veidi arī izpildes varianti. Šajā gadījumā mums ventilatora piedziņa mums notiek no jūgvārpstas. Šāds te hidromotors, teiksim, tādu mēs sūtam burtiski gan vai visām sēmmašīnām, lai izvairītos no tā, kad pēkšņi kādam pietrūkst hidraulikas sūkņa jauda un tā tālāk, jo ventilatoram nepieciešams ir stabila un pastāvīga plūsma. Tātad tas, un tad ir otrs pieslēgu vietas, jā, ir spiediens, pastāvīgais spiediens un brīvā atplūde. Un, protams, ir opcija arī ar load sensing pieslēgu vietu. Tā kā opcija vai nu ir, vai nu nav. Šajā gadījumā šīs aprīkojums ir bez. Šeit ir aizskrūvēs ciet, bet uz load sensing darbību arī var. Un protams, ja ir jaudīgs traktors, jaudīga hidraulika, tad, protams, šo te aprīkojumu ar hidrosūkni var neņemt, tad traktors darbina visu, gan sēmmašīnas hidrauliku, gan arī ventilatoru. Tātad, jā, uzkāpšanas platforma augšā, tad šeit apakšā ir, pat cik mums ir autonoma šeit piedziņa hidrosūknim, tad nepieciešama bāka un dzesētājs. Tad reizē ventilators strādā arī kā eļas dzesētājs. Tur ir radiators ventilatoram aizmugurē un papildus rezervuārs. Un šeit jau arī temperatūru, eļas līmeni un temperatūru redzam. Tad šeit tālāk jau ir stāvbremze, parkošanais, saucamais parkings. Tad tālāk... Ko? Es domāju, ka nē. Nevajag. Nekāpsim. Tad tālāk, jā, bremžu sistēmas, slogotājs. Šeit mēs vai pussēmmašīna vai tukša sēmmašīna, bet nu parasti jau atstāja vienā pozīcijā un viss parkings uz gaisa bremzēm, ja sistēma nolaist, atlaist. Tad ejot vēl tepatās garām gaismas slēdzes, tas ir tad, kad mēs veicam kaut kādas darbības, kalibrācijas vai darbības ar spolītēm, tad šeit ieslēdzam un mums darba vieta ir izgaismota un mēs redzam iestatījumus visus. Tad šis te viss kalibrēšanai maisiņš, svariņi,
birstīte komplektā. Tas ir sēklavādu sensoru tīrīšanai. To mēs arī iesim vēlāk cauri. Tas parasti atrodas šeit. Šeit ir noliktava tā, ka visus instrumentus līdzi. Svariņi, maiss un vēl kas nav vajadzīgs. Varbūt kāds rezerves sensoriņš vai vēl kaut kas. Vai kāds instrumentu noliktava. Tālāk jau tātad tā kā mēs izdarīsim šādi. Es uzkāpšu augšā. Tātad ventilatoram divas izējošās caurules, katrai galvai sava gaisa, nodrošināta gaisa plūsma. Tur mums ir mehāniskās saucamās klapes, vārstuļi. Respektīvi, atkarīgs no tā, kā mēs, teiksim, minerālu mēsli, teiksim, ja mums reizē iet minerālu mēslu sēja, rapša sēja, tad noteikti uz rapsi būs jāvar cietā viena klape uz minimālu atvērumu, un minerālu mēsliem paliek pilnais atvērums. Un, protams, viss atkarīgs fizika ir fizika, no tās neizbēgam, un atkarīgs no sēklas smaguma, blīvuma un tā tālāk, tad tās regulācijas. Tad viena spole, viens spoles motors, šī pati spolīte ir. Tad mēs vēlāk arī iesim cauri. Tātad šeit ir otra piedziņa, apakšā kalibrēšanas klapītes, lai var nokalibrēt. No šīs puses neredzēsim, otrā pusē iesim, tad tur būs ātrā iztukšošana. Tātad tā kāpjam nost. Tātad, disku priekšapstrāde. Papildu aprīkojumā arī ir iespējams vēl šeit priekšā, kad ir pakotāja veltnis, kas pārumiem braucamai vai vēl kaut ko, jo traktors mums iespiež dziļākas sliedes noblīvē, līdz ar to sanāk nevienmērīgs sējums. Tad tajā momentā mēs, ja nav iepriekš jau pievalts, tad, ja visu gribam vienā reizē, tad liekam priekšā pakotāju veltni, kas arī noblīvē tikpat daudz kā traktora sliede, un līdz ar to vienmērīgāks sējums. Tātad divas rindas disku priekšapstrāde, deflektori tālāk. Nākamā pozīcija mums ir minerālu mēslu iestrādes diski, vai arī, ja tā ir pasēja vai vienalga, tad ar šiem diskiem mēs arī varam kaut ko iesēt, ne tikai minerālu mēslus. Šajā izpildījumā, teiksim, mums minerālu mēslu iestrādes diski, kas ir izvietoti pretēji, teiksim, aizmugurē, ja ir sēklas iestrādes diski, tad minerālu mēslu diski iet starp rindstarpām. Šādi. Un tad atkarīgs, cik katrs grib, var iestādīt to iestrādes dziļumu. Tātad arī dziļuma iestatīšana, teiksim, šeit mums nāk jau komplektācijā mehāniskā dziļuma iestatīšana. Šis ir vienkārši turētājs, šeit mēs paņemam plāksnītes un liekam šādi šī regulācija uz šī cilindra, vienkārši tos plāksnītes ieliekam, tas būs minerālmēslu iestrādes diskiem. Uz šī cilindra liekam tas priekšapstrādes diskiem. Tas nozīmē tā, ka mēs mehāniski iestādām atduri un hidrauliskā funkcija kā veids, tā viņš apstājās konkrētā vietā un notur konkrēto darba dziļumu. Un iestatījumus veicam uz malējiem cilindriem tikai, jo, teiksim, katrai sekcijai ir divi cilindri, viens ārējais, viens iekšējais, un otrā pusē tieši tas pats ir viens iekšējais, viens ārējais, bet šīs te plāksnītes ierobežotājus uzturam tikai liekam uz ārējiem cilindriem, jo
Otru pusi mēs atstājam, lai būtu sēmašīnai šī augsnes kopēšana. Atstājām brīvo, un tad ir saucamais ķēdes slēgums, kad eļļu dzenā no viena cilindra uz otru, līdz ar to viņš izkopē un veic piespiešanu. Tātad, jā, šajā aprīkojumā mums ir divas VistaFlow galvas, VistaFlow vārsti un sensori reizē. Šis te VistaFlow vārsts mēra par to, vai notiek sēklas plūsma sēklavadā, un arī attiecīgi pēc daļai jau pēc skaita, pēc sēklas tipa. Un nākamā funkcija šim te vārstam ir klapītes, tehnoloģiskos sliedes funkciju veids. Atkarīgs no tā, kur pateic pēc iestatījumiem, kur ir sēklavada jāizver, tad tehnoloģiskās sliedes ieslēgšanas brīdī konkrētās klapītes arī aizvarās ciet un pārtrauc materiāla nodošanu tālāk pa šiem sēklavadiem. Vai arī reizē, ja mums notiek sekcija kontrole, tad sēmašīna ir spējīga pusi no sēmašīnas atslēgt. Arī ne tikai sekcija kontrole, bet uzsākot lauku, ja pirmais brauciens nepieciešams ar pusi sēmašīnu, tad arī šīs te klapītes tieši tāpatās pusi aizvarās ciet un veic to. Un sekcija kontrole ir tieši tas pats pusi sēmašīna. Spolītes turpina griezties, gaisa plūsma paliek, VistaFlow klapītes aizvarās ciet un mums pusi sēmašīna ir atslēgta. Un pēc tam jau iebraucot tālāk jau ķīlī, kad jau ir pārsegums 100%, tad aizvarās arī pārējās. Un plus arī atslēdzās sēklas padeve spolīte. Tātad nākamā pozīcijā mums, teiksim tā, ejot no priekšu uz aizmuguri, ir gan transporta, gan piespiedēja riteņi ar lielāko diametru, respektīvi 90 cm diametrā. Ļoti liela aploce, kas nozīmē ir izslēgt nevar, ir maksimāli samazināta iespējamība, kad sēmašīna mitros apstākļos sāk stumt savu valni priekšā. Tātad, pateicoties šim te lielajam diametram, viņam liela aploce, viņš nesāks stumt savu priekšā valni, bet ripos. Un tas arī mums sniedz ļoti unikālu iespēju, kad arī mazāks jaudas traktors ir nepieciešams, jo šī te vilkšana būs atvieglināta. Protams, sānu marķieri. Protams, 21. gadsimts izmantojam pārsvarā automātisko stūrēšanu, jo traktoros vai iebūvēta vai atsevišķi pielikta, bet elektronika ir elektronika un maskas var notikties, tāpēc vienmēr arī pēc izvēles, protams, bet pārsvarā aprīkojam arī ar sānu marķieriem. Tālāk noslēdzošā un nemazāk svarīgā pozīcija ir sēklas iestrādes diski un pievilkšanas ritenīši. Tātad šeit arī tas pats dziļuma iestatījumi uz šiem te lielajiem cilindriem. Savukārt šis te mazais cilindrs, tas ir sēklas iestrādes disku spriegojums. Tas ir ar kādu spēku tiek spiests augsnē iekšā. Tātad, nezinu, cik sīki mēs ieslīkstam, bet tātad sēklas iestrādes diski, teiksim, viņi nav tāda standarta V veidā, bet viņi ir novirzīti viens no otra. Tā kā, respektīvi, pirmais attaisa saucamo vadziņu, otrs vēl izgriež un sēkla tiek principā nevis ar visu jaudu iepūsta iekšā un aizmugurē, bet šeit sēkla šajā gadījumā tiek notransportēta diska priekšpusē
diska priekšpusē, lai iekrīt tajā vadziņā, tieši tajā atvērumā. Un nereti ir tā, ka, ja sēklas iestrāde ir aizmugurē, tad viņa var atsisties un ar diskas, kad rauš griežās šādi te, viņš rauš arī zemes aizmugurē, un ja ir mitrāka augsne, tad kādreiz to sēkliņu var arī izraut ārā, kā saka, pretējais efekts. Sēkla nāk un disks viņu paņem un izrauš ārā. Tad šajā gadījumā sēkla liekās priekšpusē iekšā tieši atvēruma vietā un turpatās arī paliek. Tātad šī te crossflex sistēma, šeit varam vēl apskatīties, kad šī nav standarta kvadrāta caurule, bet šī te caurule jau ir ar iestrādātu saucamo sēžu, kur gumija iesēžās, šeit gumija ir apaļa, gumija šeit iesēžās šajā te sēžā. Līdz ar to šī te amortizācija un vērpe sanāk tā, ka gandrīz neiespējama situācija, kad tiek gumija izgriezta vai izvērpta ārā un kad pārlet šī te amortizācija. Un tā tad aizmugurē tad ir piespiedēja ritenīts, kas reizē arī strādā kā dziļuma ierobežotājs. Un saucamā ecēša ķemīte ar aizsardzību atpakaļgaitā. Nereti grozoties lauka galā sanāk tā, ka ja padod atpakaļ, tad viņš šādi te atlokās un viss, un netiek traumēts zars un nekas nav atlocīts. Un šim te, protams, arī spriegojums ir regulējams. Šādi te attaisam vaļā un pārgriežam skonus. Šādi bija sākumā, tagad mēs ieliekam nedaudz aktīvāku šo te iestatījumu. Tā ka šis te ir regulējams. Un ātri un ērti un saprotami. Tātad, jā, transporta gaismas. Jā, un tātad šeit aizmugurē mums ir arī darba gaismas augšā virs Vistaflow galvas. Un šī te mums ir galvenā sēklas iestrādes galva, kas sēklu nogādā tieši uz sējas diskiem. Tātad katram sensoram arī ir gaismu diodītes. Ja viņas deg, viss ir ļoti labi. Tiklīdz sāk parādīties mirgošanas citas krāsas lampiņas, tādējādi mēs uzreiz varam nodiagnosticēt, kāda mums problēma ir radusies, vai tā ir netīrība, vai paralēli tam arī ārā mēs to varam konstatēt, un iekšā datorā, protams, ir kļūdu koda skaidrojums. Tā ka mēs arī attiecīgi uzreiz zinām, ko darīt, vai mēs skrūvējam vaļā, ņemam birstīti un iztīram, vai tiešām radies kaut kāds nopietnāks bojājums. Tad ripinam tālāk. Droši vien, ka nekāds pārsteigums, kad sānu marķie ir abās pusēs, gan kreisajā, gan labajā. Tātad šeit mēs redzam sēšanas aparāts, jeb sējas spolītes. No šīs puses mēs redzam pašus motoriņus. Un, kā jau iepriekš minēju, šīs te ātrās iztukšošanas lūkas. Šī te izbiras truba arī nāk, gara teleskopiskā truba nāk komplektācijā, tā ka mēs varam izbērt jau kaut kādā maisā ārā un tā tālāk. Un no šīs te puses šeit mums ir hidrauliskajā, kā saka, ventilatora plūsmai. Šeit ir arī tabuliņa, tā ka nekur šeit ir tabuliņa. Tas nozīmē, ka mums nav katreiz arī jāmeklē nekādas lietošanas instrukcijas, nekas, bet pēc pirmās sezonas jau visiem viss no galvas ir skaidrs zināms. Bet šādi šeit mēs sīkajām sēklām un rupjām sēklām un minerālu mēsliem, tā skaitā atkarīgs pēc modeļiem, un šajā gadījumā 4000 R. Dotajā momentā precīzāk mums ir, ja ir RC,
jo šeit ir nedaudz savādāki šie iestatījumi. Tur gan mums ir jāpaskatās, jo par cik mums ir 2 sēklu iestrāde, tad ir atkarīgs, cik šīberis ir vaļā, tad tur ir bišķīt niansīts, cik jāiestāda. Bet ventilatoru ātrumu mēs iestādām šeit ar mehānisko droseli. Ieliekam vienreiz un viss. Galvenā hidrolikas vadība, visa šeit, visa konsola. Kā saka, brīvi pieejama un varam redzēt, ja kādreiz kāda eļas noplūda vai vēl kaut kas vai kāds vārstiņš, tad nekur dziļi nav jālien, viss brīvi pieejams un viss ir diagnosticējams. Un šeit radars, ātruma radars, lai nolasītu sejmašīnas ātrumu. Šajā gadījumā, ja pieņemsim, mums nav neiegādājamies ne kaut kādu GPS vai vēl kaut ko. GPS gadījumā tad mēs paņemam vai no traktora vai no kā, bet ja traktoram nav nekādu šādu aprīkojumu, tad šeit radars. Varbūt saistībā ar šo uzlīmīti, tad sejmašīna viss jau standartā no rūpnīcas ir aprīkota ar visām opcijām. AEF certificēta starptautiskajā ISOBUS datu bāzē, kas nodrošina UT universālais terminālis. Traktora ECU, tas nozīmē savienojums ar traktoru ISOBUS vadību. AUXN, tas nozīmē ir opcija ar ārējām vadības ierīcēm, jeb joystickiem jau pieslēgt un darbināt. TC Basic, saucamies uzdevuma pārvaldnieks, TC Geo, darbs ar augsnes analīžu kartēm un tā tālāk. Par cik mums arī ir minerālu mēslu iestrāde, tad minerālu mēslus attiecīgi pēc augsnes analīžu kartēm varam iestrādāt mainīgās devas un tad arī sekcija kontrole TC-SC, kas nozīmē to, ka ar jebkuru AEF datubāzē iekļautu programmatūru, aparatūru, teiksim, vai monitori, vai tie ir monitori vai traktoru oriģinālie monitori, šīs ISOBUS iekārtas. Ja arī tās ir datubāzē un šis te arī ir datubāzē, tad viņi būs saderīgi un varēs strādāt ar šīm te visām precīzās lauksaimniecības funkcijām. Un, laikam, lecam augšā. Kaut gan tur var būt, tevi taču ne. Tātad, šeit mums arī fiksējošais rokturīts ir. Attaisām vaļā, smuki atrulējam. Šajā ziņā, teiksim, mums ir ērti, ka nav nekāds varamais vāks, kas arī samazina iepildīšanas augstumu un tā tālāk. Un tad, šeit arī augšā ir apgaismojums, tad mēs ieslēdzam lejā to podziņu, tad šeit mēs arī sēklas tvertnē redzam, kas mums notiek iekšā, jo šeit ir lukturīts. Tad sietus var attaisīt, kā saka, šo te priekšējo lūciņu var attaisīt vaļā, var iekāpt iekšā, šeit ir arī kāpnītes. Un tas, ko no ārpuses neizstāstīju un neparādīju, tad šeit no šejienes var redzēt 2 tilpuma līmeņa sensori, augšējais un apakšējais. Teiksim, tās ir sagatavas. Tas ir sagatavas, kā saka, sensoru atrašanās vietas darbam ar sīkām sēklām. Liekam apakšējā un darbam ar rupjām sēklām liekam sensoru augšpusē. Un mēs nokāpsim lejā, arī apskatīsimies. Un tad ir bunkuru savienošanas lūka, ja mēs izmantojam tikai vienu sēklu, tad mēs baram abos bunkuros un varam vāku attaisīt vaļā, lai strādātu tikai ar vienu spoli. Bet parasti jau neviens tur netaisa vaļā, vienkārši abus bunkurus piebar pilnus, vienā līmeņa sensors nostrādā.
Viss atslēdz to spoli, slēdz otru spoli iekšā un turpina strādāt tāpatās. Viss gatavs. Tad nokāpsim. Nokāpsim lejā, tad man jākāp ir augšā. Tātad šajā gadījumā šis sensors ir ielikts apakšā uz darbam ar smalkajām sēklām. Un šeit ir otra vieta augšā, kur ielikt. Un sensors ļoti vienkārši pagriežās, izņemās ārā un pārliekās uz augšējā. Šajā gadījumā savilcējs jātaisa vaļā, jāpārsta. Un viss. Un, teiksim, tādā ziņā, jā, kad tur ir plasmas korpus priekšā, tas mums nav jābaidās no tā, kad izņemot sensoru, mums izbirs graudi ārā vai sēkla. Mēs, tur ir korpusiņš priekšā, mēs viņu izņemam ārā, pārliekam uz augšējo un viss. Šeit ir arī maz nianses, teiksim, darbam, jo mēs arī, protams, varam strādāt minerālmēslus laist kopā ar sēklu aizmugurējā šajā te galvā. Tas nozīmē to, ka šajā brīdī mums vienkārši ir jāpārslēdz, jo šeit ir divas atsevišķas trubas, katrai spolē sava, bet šeit mēs atskrūvējam vaļā, tur plāksnīt noņemam un to otru trubu savienojam šajā te vietā. Un tad viss pa vienu trubu aizies uz aizmugurējo galvu. Tā ir, teiksim, tāda vienīgā mehāniskā lieta, kas būtu jāsadara. Tad mēs varam laist visu tajā vienā galvā aizmugurē iekšā. Tas ir kaut kādu miksli taisam jau galvā, lai samaisās un tā tālāk. Laikam viss.